Labdien visiem siltumtehnikām! Šodien jauns video. Šodien mēs esam metuši izaicinājumu mūsu labam draugam Kermi un notestēsim viņa radiatoru izturību. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs ņemsim radiatoru, pumpēsim viņu līdz maksimālam spiedienam un skatīsimies, kas notiksies un pie kāda spiediena vispār kaut kas notiksies. Aiziet! Килограмм это? Килограмм у тебя? Что? Даже неужели та пробка выдерживает столько? Еще? Неужели та пробка выдерживает столько? Еще? Давай. На высшем уровне. Где? 15. 15 кило. Вадим, с тебя. Больше не качает. Надо, точно? Охренеть. Pagaid. Pagaid, bet paskatīmies, pagaid. Paskatīmies, kas ir noticis. No kuriem? Kaut kas pakakšķēja un viss nekas. Vai sāka kaut kur pielēkt? Истинно, даже точки не появились. Они обычно, знаешь, эмаль лопается на этих точках. Где? Рок-эспрессо на ум слыйте. Слыт отведишь? Не, у нас есть и ручной пресс. Чисто попробовать с ручным. Докачать. А это больше 15 не дает, да? Чуть подшито от Transportation Escortis. Blin, nu nē. Likās, ka drusku uzpūtās, nē. Tā kā likās, tas tā tika uzpūties, vai? Jā. Tas bišķi tās tā kā piepūta. Посмотри, даже Нет, смотри. все заклепки видали. Заклепки видно, видишь? Да. Надулся чуть-чуть. Ir. Jā, šitās aizmugurē nebija redzamas. Jā. Aizmugurē nebija redzamas. Viņš ir, bet nu tāpat 25. 25. Nē, kad no augšas skatās redzams, смотри. 30 сверху, смотри. Да. Видишь, дуга здесь такая. Да. Чуть-чуть было. Хорошо, Го. Ай, как красит. И Дырка! дырка! Jā, точно, чисто uzmetinājuma, jā. Jā. Tā krās viss točička. Un kā ierasts secinājumi, kā redzat, radiators mums ir sadalījies divās daļās. Divās daļās viņš sadalījās piespiedu kārtā. Kā jau jūs redzējāt video, mūsu gadījumā atnāca viena no metinātajām šuvēm vaļā, bet visas šuves ir jau uz izturības robežas, ir izspiedušās ārā. Kontrolas nolūkos mēs pārzāģējam. Ko mēs secinājām? Secinājām to, ka mums augšējā daļa ir nedaudz uzpūtusies. Viņa uzpūtās jau mums virs 20 atmosfērām. Pie 30 atmosfērām tika atrauta viena no šuvēm vaļā. Kā redzams, metāls nav žēlots, metāls ir 1,1 mm. Protams, ka mēs savā apkurs sistēmā nekad dzīvē 30 atmosfēras nekādīgi nedabūsim, ja kāds nepacentīsies ar kompresoru vai kādu dīvainu sūkņu iekārtu. Līdz ar to varam secināt, ka Kermi radiatori ir droši un atbilst jebkurām mūsdienu prasībām. Izņemot to, ja jūs ielaižat skābekli sistēmā, bet ar to nedraudzēsies neviens radiators. Bet, kas attiecas spiedienu, mēs esam pārliecināti un gribam, lai arī jūs esat pārliecināti par kvalitāti, ko nodrošina Vācijā ražotais Kermi radiators. Paldies, ka skatījāties video. Sekojam, laikojam, komentējam, iesakiem draugiem.
Tiekamies veikalos Siltumtehnika visā Latvijā, Ceisīs, Reizeknē, Jēkabpilī, Liepājā, Saldū. Atā!